Laidzes pagasta centru kā piemērotāko vietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas veidošanai noskatījis SIA Magnum Social and Medical Care. Paredzēts, ka tās varētu gan apdzīvot agrāko tehnikuma dienesta viesnīcu, gan veidot jaunu apbūvi – 3 vienstāvu ēkas. Tas nav pansionāts parastais, tās ir ģimenes tīpa ēka, kur cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās, kur viņi dzīvo tādā kā senioru komunā, nevis tādā Latvijas klasiskajā pansionāta interpretācijā. Savukārt blakus esošajās tehnikuma kopmītnes telpās bijušajās, tur būtībā mēs šobrīd esam projektēšanas stadijā, kur mēs arī gribētu izveidot līdzīgu tipu iestādi, bet nedaudz citam profilam. Par apbūves tiesībām būs izsole, bet kopmītņu ēka pieder privātpersonai un jau šobrīd esot noslēgts ilgtermiņa līgums. Jau iegūtā dienesta viesnīca bijis viens no iemesliem, kāpēc Latvijā jauna tipa pansionāta veidošanai, jeb 3 jaunu ēku būvēšanai uzņēmums izvēlējies Laidzi. Bet atkal izvērtējot visu šo vidi, izvērtējot to, kāds tas ir patīkams, teiksim, tāds kluss nostūris, izvērtējot to, ka netālu ir veikaliņš, izvērtējot to, ka ir blakus autobusu pietura. Tā vieta šķīta vienkārši ļoti atbilstoša. Jūs skatieties arī citus, varbūt Kurzemes novadus, vai jūs tā mērķtiecīgi nācāt uz Talsu novadu? Nē, mums arī Liepājā, kur mums ir esošā institūcija, mēs iesniedzam CFLA projektu uz Liepāju. Mums ir arī vēl 2 citi projekti, kas ir iesniegti Olainē, par Olainu un Augšdaugavas novadu. Bet tas ir tāds, kā lai saka, kolektīvs darbs, kur mēs ar kolēģiem izvērtējām un sapratām to, ka kā reiz Talsu novads ir tas novads, un ne tikai Talsu novads, arī Ziemeļkurzeme kā tāda ir novads, kurā būtu nepieciešams šāds te pakalpojums. Tikmēr vairāk nekā 300 personu parakstījušas kolektīvo iesniegumu Talsu novada pašvaldībai. Tās gan uzsver, ka nav pret pašu pansionātu ideju Laidzē, bet iebilst pret izvēlēto vietu. Mēs gribam, lai Laidzē būtu pansionāts un joprojām gribam. Mēs vienkārši lūdzām atstāt lielāku daļu no tā zaļā centra laukumiņa, lai mums varētu turpināt mēs to laukumiņu attīstīt priekš bērniem, priekš jauniešiem, notikt pagasta aktivitātes. Tas bija tas, ko mēs lūdzām. Mēs nevienu brīdi neesam bijuši pret. Tiešām ļoti priecājos par to, ka tiek vecā dienesta viesnīca ēka sakārtot un, protams, priecātos arī par to otru pusi. Daļa iedzīvotāji pauda atbalstu idejai, izskanēja komplimenti uzņēmuma Rūres komandai, kas Talsu novadā šobrīd jau īsteno paliatīvo aprūpi, bet brīžam sapulci iekars. Iedzīvotājiem interesēja, kā piemēram tiks organizēta satiksme, kur plānotas stāvvietas vai pirmskolas izglītības iestādes bērni varēs doties jau pa ierastajiem ceļiem. Bija tāds sajūta, ka mūsu jautājumi ir ļoti muļķīgi, un mēs vienkārši esam, laikam... Par attieksmi, es esmu vīlusies par attieksmi, jo man likās, ka tomēr, ja aicina uzdot jautājumus, tad arī nevarētu būt muļķīgi jautājumi. Pēc 2 dienām iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu skatīja domas sēdē. Pagasta iedzīvotāji vēlreiz norādīja, ka viņiem būtiski, kas notiek Laidzes sirdī un aicināja uz kompromisu. Samērot uzņēmēja vajadzības ar pašu iedzīvotāju vēlmēm. Domas sēdē iedzīvotājiem izdevās panākt, ka 2 mēnešu laikā tiks apzināti citi Laidzes ciemā pieejami īpašumi, kas varētu būt piemēroti iedzīvotāju vajadzībām, gan pasākumiem, gan dažādām brīvā laika aktivitātēm. Tālāk jāsagatavo rīcības plāns. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Edgars Lācis, TV9 Pakalni.